Lasījums no Pāvila vēstules korintiešiem. Jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, bet tiem, kas aicināti tik labi jūdiem kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība, jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka. Raugiet, brāļi, savus aicinātos. Nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz varano, nav daudz augsti dzimušo. Bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros. Un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas, lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Pateicoties viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu, lai būtu kā rakstīts, kas lielās, tas lielās ar to kungu. Āmen. Miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Lūkas 15. nodaļā. Bet visādi muitinieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizēji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja, šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Bet vecākais dēls bija uz lauka, un kad viņš tuvojās mājām, viņš izdzirdēja mūzikas skaņas un dejas troksni. Un piesaucis vienu no kalpiem, viņš tam jautāja, kas tas esot. Un viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, tāpēc, ka viņš to veselu atdabūjis. Un viņš apskaitījās un negribēja iet iekšā, bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. Bet tas atbildēja un sacīja tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu bausli, bet tu man nereizi neesi devis ne kazlēnu, lai es būtu varējis līkšmoties ar saviem draugiem. Bet tagad šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķērdējis ar nektiklēm sievām, tu viņam esi licis nokaut baroto teļu. Bet tas viņam atbildēja, dēls, tu ar vienu esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Amen. Nāc, Svētais Gars, piepildi savu ticīgo sirdis un iededz tajās savas mīlestības uguni. Amen. Pagājušos divkalpojumos mēs sākam apskatīt trīsdaļīgu līdzīgu, ko Jēzus sacīja muitiniekiem un grēciniekiem, kuri jūtās pazuduši, kā arī farizējiem un raksturmācītājiem,
kuri jūtās paštaisni. Tā bija līdzība par pazudušo avi, pazudušo grasi un pazudušo dēlu. Mācītājs Andris stāstīja par pazudušo avi un pazudušo grasi pagājušā trešdienā. Par pazudušo jaunāko dēlu dzirdējām svētdien. Šovakar apskatīsim tālāk stāstā par pazudušo vecāko dēlu. Kad jaunākais dēls pieprasīja mantojumu, viņš sarāva attiecības ar tēvu, gribēdams, ka tēvs būtu miris. Tad, kad viņš skrandains atnāca atpakaļ no tālās zemes, pliks un nabags, viņš piedzīvoja, kā tēvs sevi pazemojot, parādīja savu pašu uzupurēšanās mīlestību. Tēvam neinteresēja, kur dēls bija bijis un ko viņš bija darījis. Tēvs bija priecīgs, ka bija atguvis pazudušo un mirušo dēlu. Pazudis, jo viņš nezināja, kur dēls ir. Miris, jo viņam nebija nekādas attiecības ar dēlu. Kādēļ tēvs ir gatavs skriet dēlam pretī? Vieglākā atbilde ir, ka viņš viņu mīl. Tēvs arī zina, ka ciema ļaudis joprojām ir dusmīgi uz jaunāko dēlu par to kaunu, ko viņš bija izdarījis tēvam. Tēvs skrien, lai būtu pirmais pie dēla. Savādāk ciema ļaudis vienkārši palaidnīgo dēlu nolenčotu. Tagad viņi visi satiekās ciema centrālā laukumā. Jaunākais dēls ciema ļaudis un tēvs ar saviem kalpiem. Mēs bišķiņ pagaidīsim. Vienojos par to pārtraukumu. Tagad mēs runājam par šo pazudušo dēlu, kas ir aizgājis prom no sava tēva, paņēmis līdzi savu mantojumu un skrandains nāca atpakaļ pie sava tēva. Kāpēc tēvs skrēja viņam pretī? Tēvs skrēja pretī, jo viņš mīlēja šo dēlu, bet vēl vairāk viņš gribēja paglabāt, saglabāt, pasargāt šo dēlu no ciema ļauža dusmām. Ciema ļaudis bija dusmīgi uz šo jaunekli, kas pieprasīja savu mantojumu, pieprasīja savu tēvu nāvi. Un redzot šo dēlu nākam atpakaļ, vienkārši gribēja viņu nolinčot. Un tagad viņi visi satiekās. Tēvs, šo dēlu, pazudušo un visi ciema ļaudis. Gaisotne ļoti saspringta. Ko tēvs darīs ar šo neganto dēlu? Tas, kas notiek, ir neparasti, negaidīti. Tēvs mīlestībā dara negaidīto. Viņš nevis nokaunināja un atkal izraidīja šo dēlu no ciema, bet pavēl sulaiņiem atnesiet ātri vislabākās drēbes
un apģērbiet to. Pazudušais dēls tiek apģērbts kā karalis šajā brīdī. Tēvs cieš dēla vietā, atdodot viņam savu godu. Savā veidā izsaka savu mīlestību uz dēlu šajā darbībā. Ciems vienmēr ir cienījis tēvu un tagad arī cienījis šo palaidnīgo dēlu, nevis tāpēc, ka dēls pats ir cienīgs, bet tāpēc, ka tēvs ir cienīgs un dēļ tēva mīlestības pret dēlu viņš dara viņu cienīgu. Tēvs šajā negaidītajā un pašuzupurēšajā mīlestības aktā saka, tu esi mans dēls, vienmēr ir bijis mans dēls, vienmēr būs mans dēls. Tēvs arī remdē ļaužu dusmas, ieģērbot dēlu savā krānās ar savu zīmogu gredzenu un tā tālāk. Ciema ļaudis tagad respektēs dēlu, jo sirdī ievainotais tēvs viņu ir pieņēmis atpakaļ ar mieru, ebreju valodā šalom, un svinības tagad var sākties. Tagad mēs tiekam līdz vecāko dēlu. Vecākais dēls ir pēdējais, kas par šīm ziņām uzzināja, jo viņš strādāja uz lauka. Nākdams no tīruma, viņš dzird mūziku, bungas un dejas. Viņš ir priecīgs, kādam ir balīte. Urā! Bet, kad viņš nomana, ka mūzika nāk no viņu mājas, tad prieks pārvēršas dusmās, skaudībā un paštaisnībā. Kamēr pieaugušie priecājas tēva svinībās iekštelpās, bērniem ārpus mājas ir sava balīte pagalmā. Un mājas pagalmā vecākais dēls pasauc kādu ciema puiku, lai noskaidrotu situāciju, kas šeit notiek. Un bērns atbild: tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis dēlu sveiku un veselu. Vārdi sveiks un vesels ebreju valodā arī ir šalom. Un tā primāra nozīmē ir mieru. Kaut tas arī var nozīmēt sveiks un vesels. Runa nav par to, ka dēls ir vesels, bet ka tēvs viņu ir uzņēmis mājās ar mieru. Kā miera sveicienā mēs sakam viens otram, ka starp mums nav naida, bet miers. Vecākā dēla dusmas turpina kāpt šajā laikā, šajā brīdī. Kā pieņemt šito te ar mieru? Vajadzētu šito piesit pie kaunastaba un atkal izraidīt no ciema. Par ko brālis ir visvairāk uztraucies šajā brīdī? Par tēva godu? Nē. Vecākais dēls viņš ir uztraucies par savu mantojumu. Barotais teļš, kad izaugs, kļūs par daļu no mantojuma vecākā dēla mantojuma. Vecākais dēls ir pārliecināts, ka jaunākais dēls savu daļu ir izšķērdējis nevis vienkārši dzīvojot pāri saviem līdzekļiem, bet ar netiklēm. Kā viņš var to zināt? Viņš tur nebija. No kurienes šī pārliecība? Vecākā brāļa izteiciens vairāk izsaka par viņa paša sirds stāvokli. Varbūt vecākais dēls pats gribēja izšķērdēt naudu pie netiklēm.
Kas to lai zina? Toties vecākais dēls ir tikpat nekaunīgs kā jaunākais, domājot vairāk par mantojumu, nevis par laiku ar mīļo tēvu. Kas pa šo laiku notiek svinībās? Tēvs apstādina mūziku un iestājās tāds neveikls klusums, jo visi redz vecāko dēlu pagalmā. Šajā brīdī tā laika jūdu klausītāji būtu sagaidījuši, ka tēvs, turpinot sēdēt pie galda, iesaukt vecāko dēlu pie sevis, lai kā nopērtu suni. Jo dēls vienmēr iet pie tēva, nevis otrādi. Bet nē, tēvs pieceļās un iziet ārā pie vecākā dēla. Negaidīt. Jau otro reizi šodien tēvs sevi ir pazemojis, lai atgūtu pazaudēto. Tēvs pieceļas no galda, iziet pie vecākā dēla pagalmā un mēģina viņu pierunāt nākt iekšā. Tad beidzot mēs dzirdam, kas notiek vecākā dēla sirdī. Tad viņš atbildēdam savam tēvam saka: redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles. Bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem palīgsmotos. Tuvajos austrumos ir ļoti svarīgi uzrunāt cilvēkus vārdā pēc amata vai statusa. Vecākais dēls nesaka: mans tēvs, es esmu dusmīgs, jo viņš kaunina savu tēvu publikas priekšā, nesaucot viņu par tēvu, bet uzreiz iesāk ar apsūdzībām. Kā līdzīgu ar līdzīgu, vai pat tas, kas ir augšā, uzrunāt tas, kas uz leju. Pirmkārt, viņš noskaita visu, ko viņš vaigas viedros ir darījis tēva labā. Viņš salīdzina savas attiecības ar tēvu kā verga attiecības ar kungu, nevis tēvs ar dēlu. Redzi, es turu visas tavas pavēles un rīkojumus, saka vecākais dēls, bet tu neesi nereizi devis man kaut vai kazlēnu, lai es priecātos ar saviem draugiem. Redzi, kur ir vecākā dēla sirds. Viss tiek reducēts uz vēdera tiesu. Tu neesi devis man kazlēnu, lai es priecātos ar saviem čomiem, bet šitam draņķiem tu nokauji baroto teļu, kas reiz būtu bijis manējais, kad tu mirsi. Abi dēli faktiski vēlēja tēvam nevis mieru, bet nāvi. Vecākais dēls arī grib svinības, bet ne ar savu tēvu, bet ar saviem draugiem. Viņš nespieskaita tēvu pie draugiem. Vecākais dēls kaut visu laiku ir pie tēva, uzskata līksmību ar saviem draugiem par ko vērtīgāku. Viņš, tāpat kā jaunākais dēls, vēlas brīvību no tēva, no viņa likumiem un pavēlēm. Varam teikt, ka viņš ir tikpat pazudis un miris, kā bija jaunākais. Bet atšķirībā no jaunākā dēla, kurš atzina savus kļūdus un pārkāpumus, vecākais dēls domā, ka es nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles.
Kas notiek tālāk? Klausītāji vēlas zināt, ko darīs dēls šajā situācijā. Vai viņš izlīgs ar tēvu un pievienosies svinībām? Vai dēls dusmīgs ies prom? Jēzus atstāja šo līdzību bez nobeiguma, lai klausītāji paši sev vaicā, vai viņi ir jaunākais vai vecākais dēls. Ar stāstu par vecāko dēlu Jēzu dod farizējiem un skaidru ielūgumu uz mīlestību. Jautājums ir, vai viņi to pieņems vai noraidīs? Jautājums mums ir, kurā pusē esam mēs? Atbilde ir abās. Ir brīži, kad mēs jūtamies kā jaunākais dēls un varam vien dziedāt pieņem mani grēcinieku, noskrandušu ceļinieku, savu dēlu pazudušu, mājās nākušu. Un ir citas reizes, kad mēs jūtamies kā vecākais dēls. Un mēs domājam, ka esam augstāki par citiem, aizmirstot par baļķi savā acī. Visi tēli šajās līdzībās ir pazuduši. Pazudusi auss, pazudušais grasis, pazudušais dēls un pazudušais vecākais brālis. Visi savā veidā ir šķirti no tēva. Tēvs un vienīgi tēvs var mūs atrast un dziedināt. Visi stāsti beidzās ar svinībām. Gans priecājas ar savējām, jo auss ir atrasta. Sieviete priecājas ar kaimiņienēm, jo grasis ir atrasts. Tēvs priecājās ar ciema ļaudīm, jo dēls ir atrasts. Šie mīlesti ataino lielās svinības, kas mūs gaida debesu kāzu mīlestībā, ko Dievs ir sagatavojis atgrieztajiem. Vakarēdienas ir daļa no šīm gaidāmām mīlestībām, kas ir domāts atgrieztiem grēciniekiem, kuri ir ietērti Kristus godībā. Kā es jau teicu, šai līdzībai nav nobeiguma. Tā turpinās vēl šodien. Kas mēs esam šajā līdzībā? Auss, grasis, jaunākais vai vecākais dēls? Kas būs nākamais, kuru tēvs atgriezīs? Vai mēs esam gatavi pieņemt tēva pašu uzupurējošo mīlestību? Vai mēs esam gatavi pieņemt to, ko Dievs ir jau pieņēmis?